Viss sākas ar pieprasījumu, tā saucamo triggeru. Un šajā gadījumā chatbots izmanto WhatsApp pieprasījumu, klients kaut ko jums jautā. Un mēs izveidosim chatbotu, kurš atbild šim klientam. Priekš tā pievienosim OpenAI, mākslīgo intelektu, izmantosim N8N sistēmu, lai saliktu kopā, saintegrētu visu. Atbildēs mums varētu būt izējā vairāki varianti. Ja klients vēlas pieteikt vizīti, pieteikt tikšanos, tad tas automātiski aiziet uz kalendāru, kur rezervējas šis te laiks, un paziņojums aiziet, piemēram, e-pastā pašam pakalpojuma sniedzējam. Vēl var veidot, ka chatbots runā ar klientu un atbild uz viņa jautājumiem, un beigās palūdz aizpildīt mazo anketu. Tādā veidā pārdevējs, piemēram, nekustamā īpašuma kompānija, saņem ziņu. Jānis Bērziņš vēlas uzzināt kaut ko vairāk par jūsu māju, rekur viņa e-pasts jeb telefons.